Čau visiem! EV rallijas un kārtējais podcasts mums ir gaisā. Šodien mēs tiekamies jau trešo reizi. Pirmās divas mums bija tādas vairāk tā kā izzinošas. Šodien mums laikam vairāk būs tāda izklaide, man liekas. Varbūt tās. Mūsu viesis Krišjāns Cauna. Sveiks! Sveiks! Es izlasīju to tavu CV, tu esi daudz un visur, un atraktīvi, un marketings, un sports, un māksla tev CV tur ir salicies visu kopā tagad. Es esmu dvīnis. Es arī. Man ir vienkārši vairākas dabas, un man pagāja diezgan ilgs laiks, līdz es tā kā pats spēju sev to nodefinēt, ka man ir vajadzīgs šis te kontrasts dzīvē, ka es bez tā nevaru, un ka tas ir normāli, ka citiem tā vajag. Jā, man kā dvīnim arī man patīk tā aktīvi un daudz dažādas lietas darīt. Klau, labi, ir kaut kāds bijis brīdis, ka tu esi, vai tu joprojām improvizācijā esi vēl? Tā aktīvu skatuves šobrīd droši vien, ka nē. Ar kaut kādiem šādiem tādiem producēšanas darbiem laiku pa laikam nāks pat darboties. Bet jā, tāds posms ir bijis gan aktīvs 11 gadu garumā. Labi, katrā ziņā, bet mēs runājam par elektroauto, un mēs atrodamies šodien, starp citu, Elite Cars mūsu sadarbības partneru salonā. Šodien mums ir joprojām saulains ārā, bet mēs tā kā negribējām riskēt solīt kaut kādu lietu, varbūt tāpēc mēs esam atbraukuši uz šejieni. Un runāsim, protams, par elektromašīnām. Māksla, lai paliek tā kā mazliet malā, tad laižam par elektromašīnām. Tev ir saistība ar Starptautiskās automobīļu federācijas Eko ralliju. Es paskatījos, ir bijuši jau ar tevīm jau sarunas par šo, bet varbūt kāds nav, vai daudzi nav varbūt to redzējuši un dzirdējuši. Eko rallijas, tas ir kas? Tas ir pasaules kauss elektroauto rallijā. Tā ir tāda jauna disciplīna, kas šobrīd ir šķiet trešā sezona, kad tā ir Starptautiskās automobīļu federācijas paspārnē. Tātad tie, kas zina, vai arī tie, kas nezina, vienalga, viss, kas ir zem Starptautiskās automobīļu federācijas, tas ir jau tāds kvalitātes simbols. Jā, protams, jā. Gan organizācijas līmenī, gan arī dalībnieku līmenī. Un tas prasa zināmu tādu jau pietāti, gan gatavojieties uz to, izejot uz startā, gan arī jau tāds izaicinājums jau sasniegt finišu. Jā. Labi. Cik ir posmi sezonā? 14 posmi ir sezonā. 14? Jā. Tiesa gan mēs nestartējam visos posmos. Mums gluži tāpat kā Mārtiņam Saskam VRC sezona ir izvēlēta posmu apjomā, arī mums tāpat tās ir. Viens no iemesliem, protams, galvenais iemesls tam bija šis finansiālais aspekts, jo skaidrs, ka veidojot sezonas budžetu, tu, tā teikt, apzinies, kādas tavas spējas. Un otrs ir, ņemot vērā to, ka tas ir kaut kas pilnīgi jauns gan viņiem tur, gan arī mums, jo mēs esam pirmā ekipāža no Baltijas, kas vispār piedalās tādu līmeņu sacensībās. Mums arī nebija nevienam ko pajautāt, kā tas ir, ko tur vajadzētu ņemt vērā. Un skaidrs, ka uz pirmo posmu aizbraucot, mums it kā šķiet, ka mēs esam ļoti gatavi tam, bet patiesībā mēs ne tuvu nebijām gatavi. Bija daudz ko mācīties. Jā. Jā, jo es klausos, man pirmkārt ir pārsteigums par to, ka jau ir 14 posmi. Tā ir trešā sezona. Cik ir ekipāžas, cik piedalās? Daudz ekipāžas, kas vispār bija iebraukuši punktos, tātad tie, kas ir, principā iebraukuši tur 10, 15, 10, principā, bija 50. Tātad 50 ekipāžas no visas pasaules bija iebraukuši punktos, un tad ir visi pārējie. Ja. Pirmajā posmā mēs bijām kategorijā visi pārējie. Jā, beidzamajā posmā Skotijā mēs jau iebraucām punktos. Jā. Droši vien jau, progress jau vajadzīgs savādāk, jo laikam nesanāks tā. Tur ir arī, kā saka, firma, lielo auto ražotāju komandas un ir privātie droši vien, jā? Jā, tur ir rūpnīcas komandas, jo rūpnīcas šo te platformu izmanto, tā teikt, lai notestētu savus automobīļus, tādā reālā vidē. Lai tu vari salīdzināt visus, tā teikt, testa poligona rādītājus pret
reālās vidas rādītājiem. Tāpat tās arī gana daudz dealer komandas ir un arī mēs startējam komandā, kas ir ar tā teikt, lielākoties dealer atbalstu, bet tāpat laikā mums ir arī pastarpināts rūpnīcas atbalsts. Nu, droši vien jau, ka vajag tā savādāk, jo būs grūti, ja. Jā, un es teiktu, ka ļoti interesants šis projekts ir ne tikai pašiem ražotājiem vai dīleriem, bet arī infrastruktūru uzturētājiem, pašvaldībām starp citu, jo, lai mēs saprastu, cik tā vide patiesībā ir gatava kaut kam tādam. Jā, es tieši gribēju par to parunāt, par to infrastruktūru, bet varbūt sāksim ar to pašu pirmsākumu. Kā tu tiki vispār pie tā? Nu, tā ideja. Nu, tad reko rallijas es braukšu tagad. Viss sākās tādā gluži neizteiksmīgā otrdienas vakarā, kad saņēmu zvanu no manas turmaņa Edgars Venču. Viņš man teica, Klau, Krišjān, man te tāda traka ideja ir. Un viņš saka, ko tu saki, ja mēs pamēģinātu braukt pasaules čempionātā elektroauto rallijā? Nu, man tas pirmais bija tā. Pasaules čempionāts, tas nozīmē tādu pamatīgu un apjomīgu gatavošanos, lieli budžeti, es teiksim tā ļoti aktīvi, pilnu sezonu, tā kādu laiku nebija braucis, un man uzreiz bija tas pirmais tāds, es nezinu gan, vai tas būtu labs lēmums. Bet tad veicot tādu izpēti, saprotot to, ka mēs tad jebkurā gadījumā būtu pirmie, kas kaut ko tādu ir izdarījuši, un tas visticamāk jau paliktu tāds ieraksts vēstures grāmatās, vienalga, kā mums būs gājis. Ja. Un tad es domāju, kāpēc kaut ko tādu nepamēģināt? Tur droši vien, kad es saku ar visu izgāšanos, mēs vienalga esam pirmie. Ja. Kādam tas ceļš jāiebrauc, tā kā es domāju, tas paraugs ir, un vai šogad vēl ir plānots to braukt vēl? Jā, mūsu auto jau ir ceļā uz Spāniju, un arī mēs nākamā nedēļa dodamies uz Spāniju. Es paspējuši, mēs esam tev noķerti kaut kur. Jā, tagad ir īstenībā vakardien un šodien ir tāds, manuprāt, šā 2 nedēļu laikā tādas vienīgās dienas, kad es kaut ko tādu varu izdarīt. Labi, Klau, ņemot vērā, ka mēs esam tas podcasts tāds, kas vairāk tā kā runā tādā vienkāršā valodā un es dažreiz uzdodu tāds ļoti, tāds vienkāršs jautājums, kas man pašam varētu interesēt. Pastāsti man, cik liels jaudas mašīna, ar ko jūs braucat, cik viņam ir zirgi iekšā? Jo pagājušajā reizē man bija iespējas patestēt Teslu, kurai ir 1000 zirgspēku iekšā, kas ir lielā. Vai šīs ir vēl jaudīgākas? Tātad šis sacensību formāts nosaka vairākas tāds būtisks komponents, no kurām pirmais visiem ir jābūt vai nu EV dzinējiem, vai nu hibrīd dzinējiem. Ja? Tātad mums nepiedalās tehnikas vienības, kas ir pilnībā aprīkots ar iekšdedz dzinējiem. Otrs sacensību formāts ir ļoti līdzīgs, kā tas ir klasiskajā rallijā, tad trasa tiek sadalīta pārbraucienos un speciālajos posmos. Speciālajie posmi mūsu gadījumā netiek veikti uz maksimālo ātrumu, bet uz precizitāti. Tas nozīmē to, ka mums tiek piešķirts vidējais ātrums, kas bieži vien ir tur aptuveni 50–60 km/h. Un tad tu veic šo distanci, speciālo posmu ar pēc iespējas mazāku novirzi no šī ideālā ātruma. Kas it kā šķiet, man tad kas tur pabraukt ar 50–60 km/h, tad ir daži bet. Pirmais bet ir, protams, trase ir, pieņemsim, ierīkota pa serpentīniem ar visiem atpakaļējošiem līkumiem, kas nozīmē to, ka noturēt to vidējo ātrumu, tas ir jau tāds diezgan liels izaicinājums. Labi, jā. Un otrs, tāda precizitāte, piemēram, pirmais desmitnieks veids no aptuveni 30 km posmu ar nobīdi apmēram 0,2 līdz 0,5 sekundes no ideāla ātruma. Tas ir acu mirkšķis un viss tu esi ārā no pirmā desmitnieka. Jā, šis ir interesanti. Tādu formātu es vēl nebiju dzirdējis. Jā, liekas, ka rallijas nospied pedāli un kuram ātrāk. Jā. Un tad ir nākamais. Ja? Tad tikmēr, ka mēs esam tikuši līdz šim, tad mums nāk vēl pa virsu vēl viena komponenta, kas ir arī ļoti būtiska, tā ir ekonomija. Tas nozīmē, ka tev ir jābeidz šis speciālais ceļa posms ar pēc iespējas lielāku precizitāti, patērējot pēc iespējas mazāk enerģiju.
Tāpēc viņš ir ekorallijs, ja? Jā, un tāpēc tas ir ekorallijs. Un tad saliekot visu šo te kopā, ja, tā, protams, rezultātu pasniegšana, rēķināšana, viņa ir gana komplicēta, gana sarežģīta, bet, droši vien, ka tāpēc tas ir tas līmenis. Šis ir interesanti. Kā tev bija pārkāpt no tā klasiskā iekāpa šādā versijā? Gribās taču iespiest pedālu un gāzt. Tas, ko es uzreiz varu pateikt, tā starpība, piemēram, starp iekšdedz dzinēju un elektroauto, piemēram, braucot pa augšu pejošu serpentīnu, ir vispār diezgan jūtama starpība. Pirmkārt, mums nav nekādas jaudas bedres, absolūti. Tev nav pārslēdzot ātrums, tur jāskatās, vai automašīna ir darba režīmā vai nav. Tas ir visu laiku. Ja? Otrs ir, savukārt, braucot no kalna lejā, tu neizmanto bremzes, klasiskās bremzes, bremžu pedāli, bet tu veic ar rekuperatīvo bremzēšanos visu. Tas arī ir drusciņa, tāds, kā saka, mindset, ja? Ir domāšanas veida maiņa. Trajektorijas, pilnīgi atšķirīgas, un izdzīt ārā to, ko tu esi visu mūžu garumā trenējis, ja, tas ir, tāds... Tāpēc es gribēju prasīt, jāpiedomā, jo es kaut kur starp citu redzēju, man liekas, vai tas bija ar tevi viens, kaut tā, jā, tu minēji tās trajektorijas, ka ir pavisam savādāk, kā ar iekšdedz zinēt, un tā kā eju pārējo, to trajektoriju, un šeit, man liekas, ka tas bija tavs video kaut kādā. Jā, tā varbūt mēs... Kārtīgi trasē, ja? Jā, mēs veicam tādu, skaidrojušu materiālu, un tur tiešām ir tas, ka tev, piemēram, vēl Skotijā tas viss ir jāveic atžgārnu otrādāk, jo tur ir viss kustība pretējā virzienā. Bet klasiskajā rallijā tu veic ātrumu posmu ar mērķi izbraukt pēc iespējas īsāku distanci, ja? Tad klasiska trajektorija. Mūsu gadījumā tas ir ar pēc iespējas precīzāku distanci. Ja tev ir noteikti 30 km, 356 metri, tad tev ir jāmēģina šo te posmu arī nobraukt tā, lai tev beigu galā būtu tie 30 km, 356 metri. Ne vairāk, ne mazāk. Tas tāds jāņem gandrīz vai mākslīgais intelekts, jāliek priekšā un jāskaita, tas viss jākalkulē. Mums ar citu tehnoloģijās, kuras mēs izmantojam, arī tās ir aprīkotas ar mākslīgu intelektu, un viņas ļauj tev, vadoties no tā, kā tu brauc, pieņemt pareizo lēmumu ar pātrināšanos, ar ātrumu samazināšanu. Mēs to izmantojam. Bet tad jau tas nozīmē, ka tu vari, tu brauc ar tām elektroauto, kuri, nav tur liela atšķirība par, labi, jaudas ziņā. Ir atšķirības, ir kaut kādi ierobežojumi ar to, cik tu jaudīgi auto var braukt? Par tehnikām ir tā, ka visām automašīnām, tad vispirms tās kategorijas iedalās ir kategorija 1, kas ir augstākā kategorija, kas iet čempionāta punktos. Un tur ir noteikti auto markas un modeļi, kuri atbilst tam, lai tu varētu startēt kategoriju 1. Plus ir arī tava kā sportista pieredze. Un tālāk ir kategorija 2, kas ir automašīnas, kas var būt ir ar mazākām precizitātēm ekonomijā. Un tad ir visi pārējie, kas ir pamatā kaut kādi nacionālās ieskaitas, vecākas automašīnas. Tad tajā kategorijā 1, kur arī mēs startējam, tur ir pamatā jaunākās markas, jaunākie modeļi, kas tiek saslēgti kopā ar tādām speciālām telemetrijas sistēmām, ko dod visi organizatori. Un tad tev katrs solis, katra podziņas nospiešana, katrs pedāļa spiediens ir redzams uzreiz datos. Un tur patiesībā nav nemaz nepieciešama lielākā iespējamā jauda. Tie ir stoka auto, nedrīkst būt, un stingri ir noteikts, nedrīkst būt nekādas iejaukšanās, nekādas pārveides, izņemot stūrmaņa, laika un navigācijas sistēmu. Bet tas nozīmē, ka nav dūgas, viss tas, kas pierastās lietas, tas vispār nav. Tikai tik daudz, cik viņš ir nokrāsots savādāk, ja? Jā, to mēs izmantojam, un tas mums ir gan veiksmīgi iznācis. Un es teiktu, tā sistēma, kas mums ir, rallija valodās tās sauc par teratripiem, ja? Kaut arī tas ir speciāls modelis, bet, principā, skaitītājs. Es teiktu, ka tas gan mums ir dārgāks par tām iekārtām, kas ir, piemēram, uz VRC automašīnām. Pagaidām izklausās, ka tas tāds ir kaut kāds nākamais solis, no tās iekšdes arī klausoties par tām tehnoloģijām, viņš iet tāds roku rokā ar to.
ar to elektroauto attīstību nāk līdz arī tās tehnoloģijas, ko jūs izmantojat? Nu, tas ir kaut kas citādāks, jā, pilnīgi noteikti. Un ja mēs jau ejam tādās niansēs un detaļās, tad, protams, izpildīt tos normatīvus, kurus izpilda šajā te kategorijā, 15, 20, tas ir, teiksim, diezgan grūti. Man bija sākumā tāds jautājums par to lādēšanos infrastruktūrām vispār, bet tagad jau ir skaidrs, ka jums ir, eko ir eko, tad jums ir iebraucat kaut kādā tajā dopā, izbraucat to savu ātrumu posmu. Ja viņi ne speciālo posmu, ātrumu posmu, laikam ir grūti nosaukt viņu. Ja? Tieši tā, tas saucās speciālais posms. Par visu lādēšanos arī ir, visu pirms sākot par distanci. Tā distance mums ir sacensību laikā aptuveni 500-600 km. Ja? Līdz ar to mūsu gadījumā mēs startējam ar Hyundai Ioniq 6. Tā jauda viņam ir apmēram 225 zirgspēki. Mēs esam paņēmuši vienu no zemākajām jaudas kategorijām ar pakaļpiedziņu svaram, lai tas būtu pēc iespējas vieglāks. Un Ioniq 6 viņam īstenībā ir arī gan laba aerodinamika, kas arī tev ļauj būt ekonomiskam. It kā varbūt šķietam, gribas pasmaidīt, ja? Bet īstenībā saliekot visu šīs te komponentes kopā, tas ir būtiski, ja? Jo tur tas starpības ir ļoti, ļoti minimāls. Ja tu runā par sekundžu desmitdaļām, tad, protams. Tas ir, jā. Un tad par šīm te uzlādēm ir tā, ka organizatori ir arī diezgan strikti noteikuši vietas, kur tas ir atļauts. Un, protams, ņemot vērā arī visu šīs te telemetrijas tiek mērīts, vai tu gadījumā nekrāpies un neveic kaut kādas papildus uzlādes. Ja? Ir pieejams arī ārkārtas uzlādes, kuras mūsu gadījumā nav bijis jāizmanto nevienu reizi, jo mūsu automašīnai tā baterijas kapacitāte ir tiešām iespaidīgi, ja, un tas, saucamais, range ir arī tāds, kā ražotāji noteicis, tur tā atšķirība varbūt ir 11 km, ja, bet tiešām mēs varam veikt pār pa 600 km pilnīgi easy. Bet tad ir, es zinu, ka mēs braucot ar elektroauto, visu, ko tu papildus ieslēdz vai izslēdz, ja, tur maina tev to range, ja, un tad jautājums, tā kā jums ir mašīna tā kā no veikala, vai braucot slēdz ārā radio, slēdz ārā kondicionieris, viss tiek izslēgts, ja? Jā, mums ir salikta tāda setliste manā gadījumā, ko es esmu salicis automātiski, līdzīgi tā kā pilotam ir pirms pacelšanās, tur nočeko visi, ja? Es tieši tāpatās arī veicu pārbaudi, vai man ir viss, principā izslēgts arī ārā, lai netraucētu ne tikai elektroenerģijas patēriņa, bet es atslēdzu arī visus asistentus, kas palīdz, bet protams, manā gadījumā tas traucē. Tas ātruma ierobežojuma, adaptīvās kruīzes kontroles, kas viņam tikai nav, jā, un tur zīmi lasītājiem vispārējais. Visam ir jābūt izslēgtam. Protams, tur, kur tev ir gaisa temperatūras augsts, tad braukt ar logus arī taisīt vaļā nevar aerodinamikas dēļ, principā. Es tieši par to arī tad ir. Tāpēc ir tās rallijas, labi. Pārliksim uz parasto dzīvi, ja? Vai tu pats brauc ar elektroauto? Ikdienā es esmu cilvēks Excels, ja? Un man viss sāks ar Excel, un manā gadījumā tad es savu dzīves veidu uzlieku, pārvēršu ciparos, ja? Un tad saprotu, ko tad man tas Excels beigās tajās beigu ailītēs pasaka. Manā gadījumā es vēl šobrīd esmu iekšdedzinēju braucējs, bet man ir ļoti interesanti patiesībā ieraudzīt tās lietas, kam ir jābūt tad, ja tu izmanto elektroauto. Un, ja es teiktu pirms laika, es teicu, Latvija nav gatava elektroauto, galvenokārt infrastruktūras dēļ, tad šobrīd es varu teikt pilnīgi noteikti, mēs esam gatavi un tā, ka ļoti gatavi. Tas bija tas, ko es arī gribēju vilkt, to mūsu pārslēgšanos uz to parasto dzīvi, ja tā varētu teikt. Jo mēs arī, mūsu podkāstu mērķis ir cilvēkiem iedrošināt, jo tie, kas brauc ar elektroauto, viņi ir pamainījuši to savu domāšanu, viņi jau tā kā ir iekāpuši, viņi ir nolēmuši, viņi brauc, mācās, tā kā es braucu 2. mēnesi, es joprojām mācos, es domāju, skatos rēķinu, tā kā tu teici Excels. Labi, es neesmu Excels, bet es vienalga apskatos, es varu aizbraukt līdz turienē, es skaidri zinu, kas tur notiek. Par to gatavību, man prieks par to, ka tu kā profesionāls īstenībā autobraucējs saki to, kad ir gatavi,
Bet cik ātri tas gāja? Tev bija tā sasaiste ar to visu. Kad tu sāk domāt par to, kad nav gatava un kad jau tagad ir gatava? Cik gados, beigsim, mēs esam gājuši uz priekšu? Gada laikā. Gada laikā, jā. Ļoti liels izrāviens ir bijis gada laikā. Un, ir interesanti, protams, arī pavērot to, kāds ir Latvijā un kāds ir citās valstīs, gan Eiropā, gan ārpus Eiropas. Jo šīs sacensības, kurās mēs startējam, viņas vistiešākajā mērā nosaka tev pārbaudīt to, cik gatavi ir ceļi, infrastruktūra, elektroauto. Okay, cik valstīs tu esi bijis ar to ralliju? Mūsu programmā ir 4 sacensību valstis, bet, protams, ka man arī darba specifika paredz to, ka man ir diezgan laika pa laikam arī jāpaceļ. Un es, protams, arī pievēršu uzmanību jau šiem te punktiem. Labi, tad ir jautājums gatavākā un varbūt negatavākā, laikam nebūtu pareizi, mazāk gatavā valsts. Es gribu braukt tagad uz Itāliju. Itālija ir pilnīgi gatava, tur pilnīgi easy. Bet vēl jau ir tas gabals, kas man ir jānobrauc. Arī, jā. Kas ir interesanti, pieņemsim Polija, lai arī ir gatava, tur gatavi ir arī, garnaģi. Jā, daudzās uzlādes stacijās, pieņemsim, kur ir arī šīs te gatavās pistoles. Es nezinu, kādā veidā viņiem izdodās, bet ir nozagts pistoles. Jā. Ko viņi dara pēc tam? Nav nejausmas, nezinu, kaut kur nodot kaut kādas... Tur taču ir kabelis. Es sāksim ar to, kā tu to kabeli var nogriezt. Droši vien jau nogriezt var ar nogriezt var, jā, bet tur ir, cik tas varbūt kaut kādos brīžos ir droši vai nav droši. Dažreiz var cilvēki izdomu var pabrīnīties, protams, labi. Jā, es domāju, ka tāds lielākais izaicinājums visu caur arī gan organizētības ziņā, arī ar visu to specifiku pretējos virzienos mums bija Skotija. Un es teiktu, ka tur arī tā sabiedrība bija tāda gana kūtra uz kaut kādām neierastām lietām. Tomēr sala Jā, tas bija kaut kas tāds kontrasts un tāds pārsteigums, varbūt negluži tajā pozitīvajā virzienā. Bet, teiksim, tā pieredze ir tā, ka ja es gribu braukt uz Eiropu, mierīgi, kāpjam iekšā un gāžam. Absolūti. Es, godīgi sakot, salīdzinātu tādu pārkāpšanu uz elektroauto ar tādu bērnu ienākšanu ģimenē. Jo viss tas, ko tu biji darījis līdz šim, tu it kā to var turpināt darīt, tikai tev ir jāpiedomā pie dažām lietām. Jā, tas tev ir taisnība, jā. Labi, mēs īstenībā jau tuvojamies, mums ir kaut kādas minūtes 5-10. Labi, mēs esam parunājuši. Man īstenībā ļoti patīk tas pārgāja, tas īsais, tas pieredzes stāsts. Bet tu pats esi braucis arī, jūs dzenat mašīnas uz tām vietām, vai jūs liekat uz traileru? Nē, mums automašīna tiek vēsta, viņi tiek vēsta ar speciālu traileru. Mazliet apakaļ pie sporta. FIA Eko rallijas Latvijā? Starp citu, es jau... Es saprotu, ka Strokšs ar VRC plāno 27. gads, laikam, bija. Jā, tāds ir plāns šobrīd, jā. Vispār redzot to, kā strādā mūsu komanda, proti Latvijas komanda šajās sacensībās, Starptautiskās automobīļu federācijas pārstāvji ir uzrunājuši mūs arī iespējami organizēt kandidātu posmu pasaules čempionātam elektroauto rallijam Latvijā. Varbūt testi, tas bija Eiropas čempionātu posmu. Jā, un viņi zina, protams, arī tos cilvēkus, kas ir šeit, un viņi ieraudzīja arī to, kāds ir publicitātes pārklājums mums ar šo te projektu, cik ļoti īstenībā daudziem interesē, kas tas ir. Man arī pašam tas bija, godīgi sakot, pārsteigums. Un jā, mums šobrīd ir pārunas par iespējamu kandidātu posmu organizēšanu arī Latvijā. Nākošajā gadā? Varbūt, jā. Labi. Tas jau tā, ņemot vērā, ka tagad tieši viss notiek plānošanas un budžetēšanas, laikam pēdējais laiks arī būtu par to domāt. Jā. Labi, mēs mazliet tagad pie tā mūsu EV rallija. Ja, tu man prasīja arī, vai ir rallijas. Ja. Es savilku mazliet kaut kā kopā to visu.
Mums arī ir plānošana, mums nav ātrums, mums ir, ņemot vērā, mums ir strādā GPS, kurš kontrolē ātrumu pārviešanu. Mums ir jādomā, kurus punktus apmeklēt, jāvāc punktus. Es zinu, ka ir pat profesionāli šo spēļu spēlētāji, kuri ir braukā speciāli pat uz Lietuvu un Igauniju un piedalās šādās lietās. Vai tev pašām būtu interesanti piedalīties un pamēģināt to mūsu variantu? Jā, protams. Vai tu esi kādreiz braucis? Es esmu braucis. To road games, jā, tāds? Jā, man ir tagad tā, ka man pašam ir dēlam 7 gadi. Jā. Un tad mums arī, protams, patīk eksperimentēt ar visādām lietām. Un viena no lietām, kas mums patīk, ko mums patīk kopā darīt, ir geocachings. Ja? Jā. Un kas ir kaut kas līdzīgs. Tu tur vari braukt gan ar auto, gan iet ar kājām, gan ar velosipēdu, un mēs to visu arī darām. Te īstenībā mums ir jāpadomā, jo tieši tā, tas geocachings varbūt ir tas vārds, kas mums varbūt trūk tajā komunikācijā. Ir ļoti daudz. Mēs pat bijām uz rādio pagājušajā gadā un Baibas Ipatniecēs rallijas. Nē, tur jau ir ātrums, ķīveri un vēl kaut kas. Es saku, nekā tur tāda nav. Nu. Jā, starp citu par ekipējumu. Jums ir tāds pats arī sporta ekipējums, visas ķiveres, visi... Nē, ķiveres mums nav. Es izmantoju braucēju cimdus, tāpēc, kad, nezinu, kaut kā esmu pieredzis. Kafijas krūzīt nav? Nav, jā. Nē, kafijas krūzīt. Man ir tā, kad Edgars varbūt tas arī... no ekipējuma man ir braucēju cimdi, apakšveļa un... Jā. Un kombinzons droši vien, Nē, botas ir, jā. Mums nav jābūt kombinzoniem. Mēs braucam ar īsajiem tēkrakliem, tāpēc, ka diezgan karsts ir automašīnā. Jā. Siltajos posmos. Un tas, kas automašīnā, jā, ko man Edgars parasti smējās, viņš tam nepievērš uzmanību, bet man ir ļoti, ļoti kaitinoši, ja mašīnā ir tā saucamā disena. Tādā ziņā, ka tev ir kaut kādas mantas, kas kaut kur tur mētājās. Man parasti ir tā, ka man vajag, lai ir pilnīgi viss izņemts ārā, lai nav lieki svari, lai mums ir tikai un vienīgi tas, kas ir nepieciešams. Droši vien jau, ka mēs varētu vēl visu kaut ko atrast, par ko parunāties, bet redz, mēs aizgājām tādā mazliet nenopietnākā versijā. Savienojam tavu pieredzi tajā rallijā, kur tu esi startējis ar to mūsu ralliju, to geocaching un spēli, ko mēs spēlējam. Mēs parasti, jau tā tradicionāli gan arī izveidos, ja var runāt par 2 podkastiem kā tradīcija, tad es pašās beigās vienmēr uzdodu vienu jautājumu, vai pareizāk sakot lūgumu. Ir cilvēki, kuri domā par elektroauto, bet vēl nav tikuši līdz viņam. Tava pieredze un tavs novēlējums, vai varbūt ne pat novēlējums, vai ieteikumi, ar ko tev ir jārēķinās, jo, ja tu gribi pārkāpt uz elektroauto, kam tev jābūt ir gatavam. Nosacīt, es pat teiktu tā, varbūt tas varētu būt tāds iedrošinājums no tavas puses tiem cilvēkiem tā, hei, pamēģināt, jā, var. Starp citu, jā, mūsu elektroauto rallijā mums var pamēģināt avis, ir iespējas pie avis dabūt mašīnas un braukt ar rāvis mašīnām. Tā kā izmantojiet iespēju tiem, kuriem nav, bet grib pamēģināt. Jā, atgriežamies pie jautājuma. Vispirms es teiktu, ka, man liekas, tam latviešu tā mentalitāte paģēra to, kad mums visi iet cauri nē, visam jaunajam. Es teiktu, ka šīs būtu tas pirmais, ko vajadzētu atmest, jo beigās ar to tu palaidi iespēju, tieši ļoti daudz iespējas garām. Otrs ir, es esmu vienmēr teicis, ka tev jābrauc ar tādu auto, kas tev patīk. Tāpēc, ka automašīnā gluži līdzīgi tāpat, kā tu pavadi daudzas stundas darbā, mēs patiesībā pavadām arī diezgan ilgu laiku automašīnā. Tāpēc ir jābrauc ar tādu auto, kas tev patīk. Tas ir galvenais, tas ir būtiskais. Vēl, kas arī, ko es vienmēr saku, man, piemēram, arī tur prasa cilvēki, kādu auto tu man ieteiktu? Un uzreiz nākamais jautājums ir, ar kādu auto tu pats brauc. Es saku, nekad nevajag salīdzināt to, kādu auto es braucu, vajag saprast, kādam mērķim tev ir auto. Vai tev viņš ir praktisks ar lielu ietilpību, vai tev ir jābrauc gari gabali, vai tev ir gluži pretēji vajadzīgs mazs, kompakts auto, ar kuru braukt pa pilsētu, kur nedomāt, kur tev tur noparkoties. Ja? Tas ir atšķirības.
Nu, es teiktu, vajag izzināt to. Jā, īstenībā par to nē, tas tāds ir. Jā, mums tiešām cilvēki tādi lēnām tā iebrauc visā tajā jaunajā, varbūt skeptiski skatās uz visu to, kas nāk jauns iekšā. Īstenībā man par tādām, kā saka, trešā reize mūsu podkāstā tuvojās beigām. Man bija liels prieks, ka tu atsaucies. Man atkal bija kaut kas jauns, par ko es uzzināju. Es ceru, ka mūsu skatītāji un klausītāji tāpatās uzzinās jaunu. Tu nākamā nedēļa neesi, es saprotu, Latvijā. Ja? Nē, es diemžēl neesmu. Jā. Tad tev nākošajā gadā būs jāpiebrauc pie mums. Lai notiek. Labi, Krišjāns Saune, jāsaka, profesionāls autosportists, marketinga speciālists, joprojām improvizators. Mēs visi esam dzīvē improvizatori. Super, paldies, ka tu atnāci un tiekamies. Jau mums ir 20. datums, tūlītās būs elektroauto rallijs. Tepat aiz stūra. Neaizmirstam pieteikties. Čau, paldies, ka skatījāties!